ka mēs varētu par šo parunāties, par staigāšanu svētajā garā. Un būtībā tā ir tāda alternatīva staigāšanu svētajā garā vai miesā. Nu, kaut kā mēs šam tematam jau esam pieskārušies, esam kaut ko tur runājuši, tagad gan precīzi neatceros, cik daudz un cik ko, bet, protams, par attiecībām un par svēto garu mēs esam runājuši un pat dažas rakstu vietas. Vai jums ir kaut kāds uzreiz tāda doma, ar ko jūs varat atklāt šo tematu par staigāšanu svētajā garā vai miesā? Būtībā ir labi, ka nevis labi, bet pareizi vai nepareizi, ka mēs visas lietas pamatojam uz svētajiem rakstiem. Tas nozīmē, ka katru mūsu tēzi, katru mūsu komentāru mēs tur piemeklējam rakstu vietas, bet, teiksim, katrai mācībai jābūt pamatā svētajiem rakstiem. Atvainojos, es vienkārši ieslēdzu gaismu, jo pretējā gadījumā tad logs būs šausmīgi. Spilgta gaisma no loga. Tā, vai kādam ir uzreiz uz sitienu tāda kaut kas sakāms par šo tēmatu, vai kaut kāda rakstu vieta ienāk prātā attiecībā uz šo? Jā, brālis, tieši vakar lasīju savu bībeles plānu. Sorry. 1, 2, 3. Tagad vairāk, tagad tas skaņa ir austiņās, pirmī 2 otrādi. Tieši vakar, jā, brālis runāja par to, ka es vakar tieši lasīju savā bībeles plānā, tieši precīzi par šo tēmu. Jā, un es tad varbūt varu izlasīt, ja man ļauts. Protams. 1. Korintiešiem vēstule, 2. nodaļa. Bet mums Dievs ir parādījis, to ir parādījis caur savu garu, jo tas gars izmana visas lietas, arī Dieva dziļumus. Jo kurš cilvēks zina, kas ir iekš cilvēka, kā vien cilvēka gars, kas iekš tā ir. Tāpat arī neviens nezina, kas ir iekš Dieva, kā vien Dieva gars. Tad mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet garu, kas ir no Dieva, lai zinām, ko Dievs mums ir dāvinājis. Šādi man vakar arī radās pārdomas. Padalies mazliet. Esmu nevis dzirdējis, bet pārdomājis un dzirdējis visu to kopbildi, cik es vien varu. Kāpēc Kristus nezināja, kad būs tā stunda, ja? Jo, es tā ļoti vienkāršot, es tagad nevaru tur veselu lekciju nolasīt, ja, ko esmu tur dzirdējis, ko sauc kopā un tam līdzīgi, bet kāpēc Kristus nezināja, tāpēc viņam dod zināt šos laikus, to stundu nolikto, ja? Jā. Jo mums ir Kristus prāts, respektīvi, to, ko viņš zina, to vajadzētu arī mums zināt, respektīvi, es tā nemāku izskaidrot. Respektīvi, sapratu. Ja viņš zinātu to stundu, tad arī mums būtu iespēja zināt šo stundu. Bet viņš teica, ka to zina tikai tēvs un savā noliktajā laikā, ja. Respektīvi, ka mums ir viņa daba, ka mēs esam vienā garā, tā kā. Jo, daudz rakstu vietas ir, kur mēs esam, iekš viņa, ja, un respektīvi, kā svētais gars mūs, tas sarežģīt, tu tā nevar izskaidrot. Ja mēs esam ar Kristu svētajā garā, tad mēs esam kā viens vesels, ja tā var teikt. Ne tādā ziņā, protams, kā Dievs ar Kristu, ja, bet, Kristus ir mūsos, respektīvi, viņš ir manī, es nezinu, brāli, kā izskaidrot savādāk, vai tu saprati, ko es domāju.
Respektīvi, ka gars ir tas, kas starp mums komunicē. Arī komunicē, protams. Ne tikai, bet arī caur viņu, iekš viņā. Tā ir tā saite, ja tā var teikt, es nezinu, man grūtāk izskaitot ar vārdiem. Es to kā domāju, bet izskaitot man grūti. Paldies. Labi, jā. Paldies par tādu sākumu. Jā, es arī biju domājis lasīt šo visu nodaļu, bet es domāju, ka tu izlasīji otro pusi. Labi, bet tieši no sākuma varbūt, kad nelīdz galam, jo otro pusi jau tu nolasīji. Tad 1. korintiešiem 2. nodaļa no 1. panta. Un tā arī es pie jums nākdams nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums dievu liecību, jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā, un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē. Lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Gudrību arī mēs sludinām, bet pilnīgajiem, ne šīs pasaules gudrību, ne arī šīs pasaules valdnieku gudrību, kas lemta iznīcībai, bet mēs sludinām Dievu gudrību, noslēpumā apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžīgiem laikiem, lai mūs celtu godā. To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks, jo, ja tie būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā situši godības kungu. Bet tā ir, kā rakstīts, ko acis nav redzējis un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Jā, un tālāk mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars iedibina visas lietas, arī Dieva dziļums. Jā, tad šeit ir tas pretnostatījums vai arī atdalīts cilvēciskā gudrība, cilvēciskā zināšanas, cilvēciskā varēšana un Dieva gudrība, Dieva spēks un svētā gara darbība, atklāsme un tā tālāk. Un mums ir viņa gars. Jā, tā ir tā. Tika pasaulē, pārdabīgā pasaule. Bet mana tā doma bija tas pretnostatījums staigāšana svētajā garā vai staigāšana, dzīvošana miesā. Un kā jūs domājat, kas ir dzīve svētajā garā? Vai kādam ir kādas idejas par to, kas ir dzīve svētajā garā? Es tā, teiksim, gribēju sākt ar to, kad mums principā mums ir nav tā, kad svētais gars negrib darboties mūsu dzīvēs, bet tā vai tā mums vajag viņam tā kā ļautu vaļu vai nu paļauties uz viņu, vai arī, kā tu citreiz Aivars saka, arī par Gordonu, vienkārši paļauties uz viņu, teiksim tā, un staigāt un darīt šīs lietas garā. Un tāpēc, principā, ja mēs ir tā, kad mēs ikdienā dzīvojam, mēs
mēs esam kristieši, mēs esam katrs savā veidā pieaudzis vai nepieaudzis, un brīžiem mēs nemaz nepadomājam to, kad, teiksim, šī svētā gara kaut kāda pieskāriens vai staigāšana svētajā garā, ka viņa bija un ka tā ir tieši šī staigāšana. Brīžiem tas notiek automātiski, bet es gribētu, jā, šo, teiksim tā, staigāšanu svētajā garā, paļaujoties uz to, ka svētais gars ir manī, un respektīvi, ka viņš, ka pats es neko nespēšu, bet ka viņš man palīdzēs. Tas arī ir, kas saistīts, teiksim, uz lūkšanām. Tu vari pirms lūkšanas nezināt, ko tu lūdz, bet tu sāc lūgt un paļaujoties svēto garu, tu beigās esi izbrīnīts, par kādām lietām tu lūdzi, vai par ko tu vispār lūdzi. Tā kā es uzskatu šo staigāšanu svētajā garā vairāk kā paļaušanos uz viņu un veicot kaut kādu darbību, paļaujoties uz to, kad viņš ir mūsos un ka viņš tādā veidā viņam atbrīvojot to, lai viņš darbojās mūsos. Tā teiksim. Es domāju, ka jūs sapratāt. Paldies. Jā, paldies. Kaspar, tev kaut kas piebilstams vai? Tad paļaušanās. Nu, bet kā tad tā atšķirība, kad es dzīvoju miesā un kad es dzīvoju garā? Nu, pieņemsim. Nu, pieņemsim. Es jau teicu, kad mēs tajā ikdienā mēs jau nemaz tā, kā tu šobrīd prasi, mēs tā neanalizējam. Nu, tagad es dzīvoju miesā un tagad es dzīvoju garā. Es pat domāju, ka tādai analīzei nemaz nevajadzētu tā kā būt. Nu, jo to izanalizēt ir ļoti grūti. Respektīvi, ja tu dzīvo, kā mēs visi zinām, pēc paša galvenā baušļa mīlestībā pret citiem, tad vai tas ir dzīvošana svētajā garā vai nav? Vai tas ir miesīgā dzīvošana? Labi, es bišķiņ pārfrāzēšu. Ko nozīmē dzenēties pēc Dieva valstības? Nu, tas ir, jā. Dzenēties pēc Dieva valstības, tas ir, tas, ko tu runāji iepriekš, kad tev ir jāapzinās pirmām kārtām, kas tu esi, jo neapzinoties, kas tu esi, tu nevari iemantot Dieva valstību. Pēc, kad domājot visu laiku miesīgi, kad, teiksim, es neko nevaru vai nu, kas mums visiem arī ir, principā, visas šīs pasaulīgās rūpes, lietas, viss, kas bremzē, to vajag nolikt un censties nolikt savu miesīgo pusi, lai viņu iet mazumā, un tā garīgā un dievišķā puse, lai auga augumā.
Bet kā tīri praktiski to izdarīt? Kā tas ir dzīties pēc Dieva valstības? Tas ir, kā Tā ir mēs aktīva runājam, darbība. jā, pagājušā reizē Tā mēs, nav paļaušanās. nē, tas ir tas, ko mēs pagājušā reizē runājam par disciplīnu, garīgo disciplīnu. Gan lasot Bībeli, gan lūdzot, gan nu, komunicējot ar Dievu. Savādāk jau tu nevari cīties pēc Dieva valstības. Okay. Bet vai ir komunikācija ar Dievu? Arī labs jautājums. Arī Beidzot, labs mēs jautājums. uzdod Jo stulbs visu laiku, jautājums. jā, atkal mēs varam sākt aizdomāties par to, vai ir komunikācija ar Dievu. Tad mēs atkal sākam domāt, kāda ir tā komunikācija ar Dievu. Vai tā Nu, kā kā Kaspars viņi saka, var izpaust? caur sapni, vai Okay. tu, teiksim, kā tu teici, paša vienkāršākā ir nemieris, miers. Ja? Ja tu Labi. lūdz par kādu lietu, tu komunicē ar Dievu, un ja tev ir par to miers, tad, nu, tā ir tā, bet te ir tik, tas jautājums ir tik daudz šausšķautnains, ka tu Jā, nevari tā atbildēt. Tad tev vajag tiešāku jautājumu uzdot, jo tu uzdot pārāk netiešus jautājumus. atvainojiet. Nē, nu redz, ir darbi, protams, miesas darbi, gara darbi. Tad mēs to tā vieglāk atšķiram. Nu, tie visi labie mīlestība, miers, prieks, ilgpacietība, labprātība, uzticamība, paškontrole, laipnība un tā tālāk. Tas viss, tas labais ir gara augus, gara izpausme. Un kad mēs runājām tur par netiklību, par dusmām, par buršanu, par dzeršanu, nesavaldību, aprunāšanu un tā tālāk un tā joprojām, tad mēs saprotam, ka tā ir miesas darbi. To mēs tā kā bišķiņ labāk saprotam. Bet redzi, Es to tā mēs nesaku. runājam, pagaid, mēs runājam, es vienkārši bišķiņ atgriežos, mēs runājam par Dievu tēvu. Nu, mēs zinām, ka viņš ir mīlestība, viņš ir visu radītājs, viņš ir Dievs. To mēs tā saprotam, bet mēs viņu neviens neesam redzējuši, tā saprot, fiziski. Mēs zinām, ticam pa Jēzum Kristum, ka viņš nāca cilvēka veidā šeit virs zemes, bet viņš ir no laika gala, tas ir Dieva vārds, un dzīvoja kā cilvēks, ir mūsu dēļ upurējās pie krusta, trešā dienā augšām cēlās un ir pie tēva labās rodas debesīs, bet mēs viņu arī fiziski neviens neesam redzējuši. Kaut gan ir cilvēki, kuri ir redzējuši, kuri ir bijuši trešajās debesīs, jo tā ir realitāte, tas nav vienkārši stāsts, tas viss ir, tas viss eksistē. Tas nav vienkārši stāsts par tiem kaut kādiem laikiem. Tad mēs gaidām, kad nomirsim, tad mēs redzēsim Dievu. Nu, tas tā nav, mēs tajā esam iekšā. Bet redzi, Svētais Gars ir klātesošs. Cilvēki ir to, ka, es saku, ir neviena liecība, ka cilvēki ir bijuši trešajās debesīs, redzējuši Dievu troni, satikušies ar Jēzu vai tur, vai arī šeit Jēzus ir apmeklējis. Tās ir atsevišķas personas. Es neesmu Dievs, un Dievs nav es. Ja. Un Svētais Gars, kas ir manī, un kas ir katrā, kas piedzimis no augšienes, viņš nav es, un es neesmu viņš. Mēs esam divi dažādi pilnīgi. Un dažreiz rodās tāds kristiešiem tāds priekšstats, ka viņi domā, ka viss, ko es domāju, viss, ko es daru, ir Svētais Gars. Bet tas pilnīgi tā nav.
Mēs dzīvojam no savas dvēseles, no savām domām, caur savām jūtām, ar savu gribas spēku, ar savām atmiņām. Mēs darbojamies dvēseles līmenī. Un tas pārvalda visu mūsu dienu, visus mūsu darbus, mūsu lēmumus un tā tālāk. Mūsu dvēsele. Dvēsele valda pār cilvēku. Un Bībele to atšķir, ka tā īstenībā ir nu, tā ir tā miesīgā rīcība. Bet gars, tas ir kaut kas cita līmeņa, tas ir kaut kas no citurienes. Un viens no veidiem, kā viņš demonstrējās, ir caur sapņiem, caur atklāsmēm, caur pravietojumu, kaut kādos citos veidos. Un tādos zemākos atklāsmes līmeņos, jā, caur sajūtām, caur mieru un nemieru, klusā balss, tad vīzijas, un garīgā pasaule, viņa garīgā realitāte šeit klāt esoša. Viņi ir. Arī mēs tur, kur sēžam, mūsu istabā, es nezinu, vai šajā brīdī tur ir vēl kaut kādas būtnes, bet visdrīzākais, ka jā, bet mēs viņus neredzam, bet viņas ir. Kaut kādā veidā viņi cenšas iedarboties ar mums. Un staigāšana svētā gara nav vienkārši pasīva uzticēšanās, protams, uzticēt paļāvība. Mūsu paļaušanās uz Dievu faktiski, kas ir ticība, tur ir šis moments tāda pasīvā lieta, ja, bet viņa nav gluži pasīva. Mēs paļaujamies uz Dievu, uz tām lietām, ko viņš mums ir atklājis, ko viņš mums ir teicis. Pieņemsim, malciski tas tulkojums, ka ticība ir stipra paļāvība uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Un tā cerība ir tāda, ka, pieņemsim, tev kāds paziņa, jeb radinieks vai vēl kas, viņš ir apsolījis, ka viņš, teiksim, šajā sestdienā pie tevis atbrauks. Un šis ir tāds cilvēks, kurš pilda savu vārdu, un tu gaidi viņu, un tā ir īstenībā no vienas puses pasīva paļāvība uz to, ka viņš atbrauks. Un tu jau tur varbūt gatavojies, tur kaut ko tur, to, ko tu vari, kaut kādu priekšdarbu, un katrā ziņā tu gaidi. Tā ir tā pasīvā lieta. Uz to, ko Dievs tev ir atklājis, vai to, kas rakstīts vārdā, uz to patiesību. Nevis tu vienkārši dzīvo, un Dievs visu vada. Uz savā ziņā jā, bet no otras puses viņam ir aktīva, teiksim, komunikācija, miedarbība, runa uz mums. Un ja mēs to ignorējam, mēs vienkārši dzīvojam savā poņā. Un būtībā mēs staigājam miesā. Mēs varam tēlot, labi, par reliģiju mēs vēl, bet aktīvi ir to, ka es realizēju to. Кревски ir осуществление ожидаемого. Ka es pildu to. Pieņemsim aktīvi. Cilvēks bija slims, viņš ir ļoti slims, tur augsts temperatūra, 39 termometrus rāda, un viņš slikti jūtās, sēdz rītdien uz darbu un neies, un tā tālāk, un visādas tādas lietas. Un Dievs viņam saka, tu esi vesels, tu rīt būsi darbā. Un viņš to īstenībā tā, ka viņš to notic tam, jo ticība ir aktīva darbība. Un tu pildi to, tu no rīta celies un tu saproti, ka tu esi vesels. Tu šo vārdu pieņēmi. Un tā ir darbība ar Dievu. Nevis mēs vienkārši staigājam un dzīvojam savu dzīvīti. Un liekas, ka, protams, ka Dievs visu vada, un mēs neanalizējam, protams, ka katru rīcību es tagad daru svētajā garā vai nē. Bet vienkārši pieņemsim, aizvakar es nezināju, par ko mēs šodien runāsim. Saka, no rīta palūdzu un teicu,
par ko mēs varētu runāt. Un man atnāk šī doma par staigāšanu svētajā garā. Tā pirmā frāze bija staigāšana svētajā garā. Un redzi, tad, kad mēs piedzimstam no augšienes, tad bieži, nu, tas var būt dramatiskāks vai mazāk dramatisks tas moments, un citiem tur daudz ko ir liecināts, citiem tā mazāk, bet es ticu, ka tas tomēr ir kaut kāds konkrēts brīdis. Protams, ka tas varēja tā, nu, soli pa solim, bet tā piedzimšana nu, ir ļoti konkrēta kaut kādā konkrētā laikā. Nu, tā kā fiziska piedzimšana ir konkrētā laikā, notika tajā un tajā datumā, tajā un tajā stundā un tajā minūtē. Es ticu, ka arī garīgā piedzimšana ir konkrēta. Varbūt, ka tas nebija tā, nu, tur nekas dramatisks nenotika. Pieņemsim, tu brauc kaut kur ar mašīnu, vienalga ar vilcienu, un tu brauc pa mežu, un izrādās, ka tu jau pārbrauc robežu, tu esi kaut kur tur Polijā, vēl kaut kur, bet tas spriedzes tāds pašs. Nu, tas moments, nu, kā tāds nav bijis. Nu, tagad, nu, labi, tur varbūt robežas sargi un visādas tādas lietas, tur pasas pārbauda, bet tas būtībā, ka tur nenomainījās tās dekorācijas. Un varbūt tā mūsu piedzimšana no augšana, bet es neticu, ka tas ir tāds, nu, galīgi nepamanāms moments bijis. Kaut kādā mirklī tur bija tāda kaut kāds lēmums vai kaut kāds, nezinu, tas varbūt arī nebija tik spilgti. Un tam cilvēkam vienkārši tā vietēja, nu, viņa pasaule, viņa domas, viņa mērķi un tā tālāk, nu, viņam būtu jāmainās. Nevar būt, ka cilvēks staigāja savu dzīvi, un tad viņš tā kā piedzima no augšienes, un pilnīgi viss tāpat viņa iekšā pasaulē, viņa mērķi, viņa ilgas un viss tā tālāk ir pilnīgi viss tas pats. Es tam neticu. Es tam pilnīgi neticu. Ja viņš ir jauns radījums, tad viņš arī ir jauns radījums. Varbūt viņš tur teoloģiski neko nevar paskaidrot un nav lasījis Bībeli un tā tālāk, neko nezinu par šīm garīgajām lietām, bet tik un tā, tad kaut kam tomēr ir būtiski jānomainās. Bet kristība svētajā garā, un tas nevienmēr ir tāds, nu, ļoti dramatisks piedzīvojums. Kaut gan, nu, arī domāju, ka tas, nu, kaut kam tur ir jābūt. Nu, cilvēks iet pa ielu pāri pretējā pusē un nekas nav mainījies. Un viņš pēkšņi piedzimst no augšienes. Es tā gluži neticu. Neesmu piedzimst no augšienes, bet kristīts svētajā garā. Nu, es neticu. Kam tur ir jābūt? Varbūt ne ļoti dramatiski, ka tur mēlis un vējš un viss kaut kas tāds, ja? Bet nu, tam ir jābūt piedzīvojumam. Varbūt ne ļoti izteiktam, bet tik un tā. Bet kur ir tā lieta, tā būtiskākā? Ka viņš svēto garu atšķir kā kaut ko citu. Ka līdz tam varbūt viņam nebija nekādas komunikācijas, ja to tā var noteikt. Bet saproti, es arī nevienmēr varu pateikt, vai tas bija svētais gars vai nē. Bet daudzreiz es zinu, ka es tur uzdevu jautājumu, vai man teica, teiksim, no rīta mostoties, ienāk kaut kādas lietas galvā, un es saprotu, ka tas neesmu es, ka Dievs uz mani runā. Respektīvi, es atšķiru, ka svētais gars ir kaut kas cits, nevis es. Tas nav manas domas, tā nav mana iztēle. Protams, ka Dievs runā, viņš ir uz neticīgiem runā, un sapnis arī neticīgie redz. Ja, un kaut kādas atziņas un atklāsmes varbūt arī neticīgajiem. Un arī bieži mākslā, kur cilvēki nav kristieši, viņi atklāja ļoti dziļas patiesības un kaut kādas lietas notiek. Kaut gan cilvēki nav tā sacīt piedzimuši no augšienes. Ja Dievs runā, sirdsapziņa ir būtībā visiem cilvēkiem. Daudziem viņi ir tādi visādi apspiesti, izdedzināti un vēl kaut kāda nomākta, bet sirdsapziņa ir būtībā Dieva balss katrā cilvēkā. Labā un ļaunā kaut kāda tā atziņa. Ko es to gribu teikt? Ka
Nu, tas nav tā, kā mēs vienkārši ejam, un visu laiku svētais gars darbojās mūsos. Tas tā nenotiek. Protams, ka tas var būt, ka tā ir tāda neapzināta mūsu. Ja? Nu, ne jau tā, ka vienmēr mēs visu skaidri saprotam un jūtam, ja, vai tur kaut kas tāds, bet es neesmu svētais gars, un svētais gars nav es. Tas ir kaut kas cits. Nu tā. Un lai es kaut kā, protams, ka mēs laikam jau runājam, ka Dievs daudz lietas dara spontāni, mēs to neesam pasūtījuši. Arī sapņi ir viena no spontānām lietām un daudz kas cits. Bet tā mūsu komunikācija, protams, arī ir, Dievs jebkurā brīdī var kaut kā atklāties, pieskarties, nu, visādā veidā runāt uz mums, komunicēt ar mums. Bet mēs apzināti izvēlamies to darīt. Un kaut vai es jau te minēju, ka lūkšana ir viens no veidiem, ko mēs apzināti izvēlamies. Viņa gan var nebūt garā pilnīgi, bet viņa varbūt tiecos pie Dieva. Labi, dažas rakstu vietas, kamēr jūs pārdomājat šo lietu. Iespējams, ka ir jautājumi vairāk nekā. Tad, kad es ok, to mēs pēc tam runājam. Pēc tam tad ir Romiešiem 8. nodaļa. Vecajā tulkojumā, ka tas pirmais pāns nav īsti, nav pilns, bet tas ir šajā Bībeles tulkojumā. Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Un citos tulkojumos tiem, kas dzīvo garā. Un tālāk, jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu tevi atsabinājis no grēku un nāves likuma. Tā. Tas ir to par dzīvi Jēzu Kristu. Un tālāk no 5. līdz 9. pantam. Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Miesas tieksmes var nāvē, bet gara tieksmes uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksmes ir naidā ar Dievu, tā neklausa Dieva likumiem, jo tā to nespēj. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam, bet jūs neesat miesā, bet garā. Cik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos, bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Un tad vēl tādu ļoti būtisku pāntu. Tātad Romiešiem 8.14. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Un šis ir tāds ļoti spēcīgs pāns, ka, kā saprast, kas ir Dieva bērni un kas nav. Un cits saka, jā, es arī tur ticu, esmu kristietis. Bet šis ir viens no tādiem kritērijiem. Visi, kurus vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Līdz ar to tas pretējais ir tos, kurus nevada Dieva gars, tie nav Dieva bērni. Loģiski. Un ko nozīmē vada vai nevada? Tas nozīmē, ka kādus Dieva gars ir izvēlējies vadīt, a citus Dieva gars izvēlējies nevadīt. Un tad viņi ir pazušanā. Bet tā doma nav tāda, ka Dievs kādus izvēlējies vadīt un citus neizvēlējās vadīt. Vienkārši tā, ka ir cilvēki, kuri ir Dieva vadāmi, respektīvi viņi apzināti meklē Dieva gara vadību. Respektīvi viņi jautā viņam, kā man izdarīt šos lēmumus vai šos, ko tu par to domā,
un kāda ir tava griba šajā situācijā. Respektīvi, viņi aktīvi komunicē, uzdod Dievam jautājumus un mēģina saprast, ko Dievs grib, lai viņi attiecīgajā situācijā, attiecīgajā darbībā, apstākļos izdarītu tādus vai citādus lēmumus. Respektīvi, viņi meklē, viņi ļaujās, lai Dievs viņus vadītu. Viņi uz to prasa, viņi to lūdz. Tā ir aktīva viņa nostāja. Okay. Galatiešiem. Bet gan iepriekšējā faktiski rakstu vietā, gan arī Galatiešiem vēstulē, tur vairāk ir par to morālo jautājumu, bet kas, protams, atklāja, vai cilvēks ir vai svētais gars viņu vada, vai svētais gars. Galatiešiem, vēstule Galatiešiem 5. nodaļa. 16. un 17. panti. Bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārības savaldīsiet, jo miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu. Jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat. Bet ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai. Un tālāk tiek uzskaitīti miesas darbi un gara augļi. Tātad šis pretnostatījums dzīvošanai garā un staigāšanai garā un arī dzīvošanai pakļaujoties miesas iegribām. Bet šeit ir tas morālais jautājums. Bet faktiski tas jautājums ir par to, vai mēs dzīvojam pēc sava prāta, vai mēs ļaujamies svētā gara vadībai. Nu, jau tas būtu pāns. Apstākļu darba 1. nodaļa, 8. pāns. Kad jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsiet mani liecinieki, kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā līdz pašam pasaules galam. Jēzus apsolījums viņa mācekļiem, kur bija piedzimuši no augšienes, kuros bija jau svētais gars. Bet Jēzus ar Lūkas evaņģēlijā teica, palieciet pilsētā, nekur nedesojiet prom, gaidiet, kamēr jūs saņemsiet spēku no augšienes. Lai jūs varētu darīt manus darbus, jo te ir Kristus darbu darīšana. To pašu, ko Jēzus darīja, mēs savām miesām nevaram darīt. Mēs nevaram nevienu nedziedināt, ne kaut kādas pārdabiskas lietas, mēs to nevaram darīt. Tas svētā gara spēks, kas to var darīt. Un tajā pašā laikā arī būt lieciniekam, mēs varam tikai svētajā garā. Protams, ka mēs varam liecināt arī bez svētā gara. Kā Samariete, tā sieviete tur pie akas, viņa netika piepildīta svēto garu. Mēs maz nelasam tajā brīdī, bet viņa aizgāja, atveda visu ciemu. Bet pārsvarā mums ir problēma, jo ar saviem spēkiem ir ļoti grūti evanģelizēt. Labi. Vai kaut kādu tādu bišķiņu saprašana es varēju dot, vai nav skaidrs šis tāds jautājums? Ir viena lieta, tā morālā puse, ja, tātad miesas darbi ir ļoti kliedzoši, un svētā gara auglis, mīlestība, miers un prieks, laipnība, pacietība, labsirdība, uzticamība, paškontrole.
tas ir kaut kas pavisam cits. To ir vieglāk atšķirt, bet to, ka mēs darbojamies no svētā gara vadīti vai sava prāta vadīti, un tas var būt reliģiozs prāts. Un tāpēc man šis jautājums, nākamais, kā jūs domājat, kāda ir atšķirība starp staigāšanu ticībā un dzīvi reliģijā? Kā jūs saprotat šos tādus jautājumus? Vai jūs esat par to domājuši? Kāda atšķirība starp dzīvi ticībā, jeb dzīvā ticībā? Vai garu vadībā, to tā arī var nosaukt, jo faktiski tas ir viens tas pats, vai dzīve reliģijā? Vai jums esat par to domājuši? Es ļoti bieži par to domāju. Es Jā. stāstīju par Maskavu un pareizticīgo draudzi un cilvēkiem. Tāpēc bieži viens šodien atkal bija viens tāda liecība, kad Fjodors stāstīja par sievieti, kas diezgan jau sirmā vecumā bija atnākusi pie viņiem tur, un tad viņš uzzināja, viņš viņai palīdzēja, un tad pārunājās, un uzzināja, ka viņa dzīvo klosterī, un ka viņa atnākusi izmazgāt drēbes, un tādas lietas, un kad ies atpakaļ. Un viņš viņai vaicāja arī par visām, kaut kādām tādām lietām, kā viņa skatās uz kāru, kā viņa skatās uz valsti, un tā, un viņa atbildēja, kad, ko pa televizoru saka, to es arī tā es arī dzīvoju. Televizorā viss ir patiesība, teiksim tā. Tas ir tik pasaulīga atbilde, ka, man liekas, vēl pasaulīgākas atbildes vispār nevar būt. Bet tai pašā laikā viņa ir ar Dievu, bet, kā jau es saku, viņi ir vairāk reliģiski ar Dievu kā svētā gara vadīta Dievā. Jo, tās lietas, man liekas, tās lietas ir saprotamas, ja tu dzīvo nevis reliģijā, bet ticībā, kā teici, tad tās lietas tev vienkārši ir skaidrs. Tu nevari domāt, kad aizejot pie kaut kāda cilvēka, izsūdzot viņam grēkus, ka tas ir labāk nekā griezties pat pie Dieva un izsūdzēt viņam grēkus. Vai tādas lietas, kas ir, man liekas, jau automātiski saprotamas, kur visu laiku ir kaut kāds starpnieks starp tevi un Dievu. Tas reliģiskais starpnieks, teiksim tā. Un tā arī ir tā lielākā atšķirība. Vai nu tev ir attiecības ar Dievu, vai nu tu meklē starpnieku. Un tas starpnieks ir reliģija. Pasaulīgais kaut kāds izdomājums, ko tu pieņem, kaut gan tas ir cilvēka izdomātas lietas, kuras Dievs nav tā nerakstījis savā vārdā, neko tam līdzīgu. Bet, mans viedoklis ir tāds, ja tu nesaproti, ka tas ir reliģisks un ka tu bez tā vari iztikt, tad tu netiec svētā gara vadīts, acīm redzot. Kaut kā tā, paldies. Jā, paldies.
Jā, man varbūt, es nezinu, vai man prasīt vai neprasīt, man par svēto garu vēl bija jautājumi. Nedzirdam tevi? Jā, atvainojiet. Jā. Protams, mēs runājam par to. Vai atbildēt uz šo jautājumu pēdējo, lai atkal neatlētu atpakaļ, bez ielūkšu varbūt visu. Man ir tāds ierosinājums, man arī palika ļoti daudz jautājumu vēl. Labi. Mēs varētu tā kā, jā, veltīt tam tādu vienu veselu atkal sanāksmīti, jo jautājumu ir daudz. Un pārunāt arī gribētos daudz ko. Jā, labi. Bet esiet tik labi, pierakstiet, piefiksējiet, atcerieties tos jautājumus, jo labi tad rīkojam tādu jautājumu atbilžu. Nevienmēr, ka es atbildu tos jautājumus. Ja, man arī tikai atbildes dod. Jūs tikai jautājumus, es tikai atbildes. Mēs tā kā kopīgi cenšamies gan uzdot, gan atbildēt, un kaut kā tur to jēzu arī dabūt tajā visā. Bet mēģiniet atcerēties, jo mēs tur, vai ir kādi jautājumi? Bija labi, jā, kaut kad pagājušajā reizē, bet šobrīd nav. Mēģiniet viņus piefiksēt, ja jūs sakat, tur daudzi, labi daudzi vai cik, bet piefiksēt, pierakstiet kaut ko vienalga elektroniski, uz papīra vai vēl kaut kā. Bet kādu var uzdot arī tagad? Es mēģināšu varbūt tad par to. Vienu no te. Jā. Visdegošāko. Viņš saistīts ir, ka tu saki, brāli, ka principiāli svētais gars ir kā bez manas pakļaušanās, ka viņš nemaz varētu arī nemanifestēties, neparādīties, neizpausties. Ja? Tā tu teici līdzīgi, ka mums ir jāgrib, lai viņš manifestējās, mums viņš ir jāpielūdza, jāprasa, respektīvi, tā es man sapratu no tevis teiktā, varbūt atvainojos, ne tā sapratu, bet... Varbūt es neprecīzi visu pateicu, tikai vienu daļu no tās medaļas puses. Jā, varbūt, jā. Bet par tām svētajām kristībām es atceros, sieviete liecināja, ja, viņa to ļoti gaidīja, un viņai, es vairāk dzirdēju, bet es vienkārši atceros jau 11 gadus, kad viņai tas vienkārši atnāca tramvajā braucot. Vienkārši. Viņa brauca, viņa jau to kā jūta, ka tas nāk, jo viņa ilgus gadus bija kā lūgusi, ja, par šīm kristībām svētajā garā. Un es neatceros tas epizodes, bet bija diezgan spilgti, un es šaubos, ka cilvēks iet un melot liecībās, ja, bet es domāju, ka tas varbūt jebkurā brīdī arī, es varbūt to lūdzu nedēļu atpakaļ, ja, un tas varbūt atnāk man šodien, ja, tādā ziņā es domāju, ka tas. Mēs tā cilvēcīgi došam, ka saliekam kaut kādos termiņos, tādā ziņā, es domāju, ka tas viss spontāni un bez termiņiem un tādā ziņā. Mēs uzliekam paši sev termiņus un domājam, kaut kam tur jānotiek, man tur jāizaug, un kaut ko tur jāsaprot, un vēl kaut ko, kas ir pilnīgi garām, absolūti garām. Jo tā ir dāvana, tas nav augurs, kurā tur ir jāizvedojās. Un normāli, ka tu to saņem ātri. Man tas bija ilgi, vairākus gadus. Es nezinu, tagad neiedziļināšos tajā, varbūt vairāki aspekti visā tajā bija, un man bija kaut kas tur jāpārveidojas, jo visi tie priekšstati un vēl vis kaut kādas tur lietas, kurām bija jāmaina. Jā, Dievs daudz ko grib iedot, bet mums ir jāizaug līdz tam. Tādā veidā. Bet par svētā garā kristību īstenībā tas ir elementāri, mēs to saņemam ticībā. Bērns paprasta tētim un iedod man lūdzu maizi, un tētis iedos to maizi. Tāpat arī svēto garu. Bet, jā,
Jā, lai šis pārpratums nav, ka Jēzus Svētais Gars atbild tikai, kad mēs viņu palūdzām vai kaut kādā veidā tur komunicējam, slavējam vēl kaut ko. Nē, viņš ir jebkurā brīdī, un mēs runājam par to spontanitāti. Ir viena lieta, kad Dievs darbojās, kad viņš grib, kā viņš grib, un to mēs nevaram īsti regulēt. Bet no otras puses, no mūsu puses, ir iniciatīva, kad mēs to varam no savas puses to izraisīt. Ja? Dieva spontanitāti mēs nevaram izraisīt. Un, es negribētu teikt, ka es Svētā gara kristības lūkšanu smēlē kā tāds atvērās, respektīvi slūžas. Līdz tam jau kaut kas tur bija, bet tāds, kā krāns bišķiņ tur pil kaut ko, apmēram tādā veidā. Bet, kad krāns ir atgriezts vaļā un ūdens vienkārši plūst, tas arī notika trolejbusā. Lasot grāmatu, kur nebija par kristību Svētajā garā. Vismaz tur speciāli pat vispār laikam nebija. Tā bija grāmata, kas saucās Lūkšana atslēga atmodei. Tur bija par lūkšanu. Un lasot šo grāmatu, bet es ilgstoši biju meklējis, lūdzis, klaudzinājis. Un faktiski kaut kas jau bija noticis. Es biju kādos gan dievkalpojumus, gan lūkšanās, kur kaut kas jau atraisījās, un es domāju, ka kaut kas jau tur, bet teiksim tā, atleca vaļā, tieši trolejbusā, braucot uz darbu. Lūkšanas mēlēs, jā. Un tas bija pilnīgi negaidīti. Tā. Jā, es atbildēšu ātri uz to galveno jautājumu, kas ir dzīvošana ticībā un kas ir dzīvošana reliģijā. Pareizi sakot. Jā. Es nezināju. Es jau pateicu. Tur nav ko daudz arī. Es varu salīdzināt, kā es dzīvoju pirms Kristus un pēc Kristus. Respektīvi, kā es toreiz rīkos, no kādu motīvu vai kādu likumu vadīts es toreiz rīkojos, vai kāda man bija reakcija, un kāpēc es šodien reaģēju savādāk. Un pat varbūt arī toreiz zinot Dievu vārdu, es reaģēju miesā, jo savādāk nemācēju. Respektīvi, manī nekā cita nebija. Svētā gara manī nebija, ja. Atklāsmes attiecības ar kungu nebija, respektīvi. Un es instinktīvi, cilvēciski rīkojos pēc sirdsapziņas, ja. Pēc tā, kā es saprotu un ko es saprotu, kā esam labu. Ja. Reliģija, burts, kur nav dzīvības, tā ir reliģija. Tā pa lielam, ja tā drīkst teikt tā, ļoti vienkāršot. Paldies. Jā, paldies, brāļi. Daudzreiz vārds reliģija tiek pieminēts tā kā pozitīvā veidā, to saprotams, ka cilvēkam ir šis vārds faktiski, ka viņš ir tāds divticīgs, ja? Un tas var būt pozitīvā veidā, bet mēs to saprotam, izceļam to vārdu reliģiju tādā negatīvā veidā. Nevis to, ka vienkārši ticība Dievam, vai tur cenšanās dzīvot tādu svētu dzīvi, teiksim, ja? Tas nebūtu slikti, tas ir pareizi. Bet reliģija faktiski cilvēku radīta sistēma. Ko nozīmē sistēma? Ka, teiksim, ir rituāli, ir elki, ir amuleti, tur krustiņi un vēl visādas tur ikonas un viss kaut kas tur. Varbūt gleznas un elki varbūt visādas amplitūdas, pielūgšanas vakars, dievkalpojumi, mācītāji, paša kalpošana un bezgalīgi daudz kaut kas cits. Bet reliģija tad cilvēku radīta sistēma, kur es varu lasīt Bībeli, iet uz dievkalpojumiem, bet man
var nebūt attiecības ar Dievu. Tas ir dzīva komunikācija, dzīva darbība. Ir pārliecības, ir dogmas, ir pareizi uzskati vai nepareizi uzskati, tādi vai savādāki. Un varbūt arī pareizi uzskati, es nezinu, kas ir pareizi uzskati par karu vai vēl kaut ko tādu. Ja? Tik un tā cilvēks var būt reliģisks. Ar to domājot, ka lūkšanas var skaitīt tādas vai citādas, pierakstītas vai nepierakstītas no lūkšanu grāmatām. Ir arī visādas harizmātiskas sastādītas lūkšanu atslēgas un tā tālāk. Bezgalīgi daudz visādas grāmatas, kā lūgt par tādiem un tādām situācijām, kāda panti un ko tur saistīt, ko tur izdzīt un ko tur apliecināt, pasludināt un tā tālāk. Visā tajā ir arī jēga. Tas nav tā, ka tas ir galīgi garām. Nē, tā gan es nedomāju. Bet tas var kļūt vienkārši par burtu, par vienkārši rituālu. Ka tu izdarot to un to, ka tu tur lasot, noskaitot tēvreiz, 3 reizes no rīta un 3 reizes vakarā, tu esi izdarījis labu darbu, tu esi nolasījis psalmu dienā, tur vēl kaut kādu rakstu vietu, aizgājis uz dievkalpojumu, iemetis tur naudiņu kastītē. Un vēl kaut ko piedalījies mājas grupā un tā tālāk, un mēģini iet uz kaut kādām studijām. Es mēģinu, bet, jā. Bet tev var nebūt attiecība ar Dievu. Dievs ir dzīva persona. Protams, ka tur arī mācība ir kaut kādā, nevis kaut kādā, bet ir mācība. Bībele ir arī vārds. Logos ir vārds. Tā ir mācība. Tie ir principi. Tā ir patiesība. Dievs ir patiesība. Bet viņš ir arī persona. Un tad, kad es runāju klusais laiks ar Dievu, es tieši to arī tā domāju, ka tu mēģini iztēloties, ka viņš ir šeit. Viņš ir iekšā, bet grūti komunicēt ar Dievu, kurš ir iekšā. Ja? Var jau tur izdevēt, ka tev ir raka, tur nolaid to spaini dziļi lejā. Un tad vēl tu viņu augšā no tā sakas, ja, un tad dzer to ūdeni. Tā īstenībā ir laba vizualizācija. To arī tā var darīt, jā, visādas var vizualizācijas darīt. Bet, principā tā ir persona, ar kur tu komunicē. Ir tādi nosaukums kafija ar Dievu, jā, rīta kafija ar Dievu. Cilvēks speciāli taisa tikšanos ar Dievu. Nevienmēr fiziski redzot, bet uz to tiecoties un mēģinot ieraudzīt. Jo jūs saprotat, ka ir vārds vecajā dēļ, meklējiet viņa vaigu. Tieši tas arī ir domāts, viņa vaigs. Tātad vizuāli ieraudzīt Dievu. Tas ne tikai ir iztēlē, bet tiekties viņu sastapt. Garīgajā, mēs runājam par garīgu pasauli. Viņa ir. Bet tā kā, okultisti teiktu, ka mēs esam baigi zemā līmenī garīgajā, tāpēc mēs viņu neredzam. Viņiem lielā mērā ir taisnība. Cilvēki, kuri ir tā mazliet smalkākās matērijās darbojās, var redzēt garīgo pasauli. Un visādi šīs lietas. Labi, par to šobrīd ne. Tātad man ir dažas tēzes vienkārši uz beigām te uzrakstīju, ko nozīmē dzīve svētajā garā. Protams, ka tas ietver šīs lietas, arī ko mēs lasījām, arī Dieva vārdu klausīšanos un dzīvošanu pēc tā un to, ko jūs arī teicāt. Faktiski mēs dienā izdarām ļoti daudz lēmumu. Pārsvarā tāds niecīgs, kādas zeķes vilkt, un šodien vajag jaku, nevajag jaku, daudz visādas, ko man ēst brokastu pārslas, jeb olas uzsist vai vēl kaut ko. Tā ir tāds elementārs, bet daudz citas arī. Vai darbā man darīt tādā un tādā veidā, tādā lietu kārtībā, vai sākt kaut ko citu darīt. Un tur, entās ieiet veikalā, to pirkt vai šo pirkt,
Un ne tikai praktiskas lietas, bet arī attiecībās, vai tur pateikt, vai tagad tur piezvanīt, vai tagad tur paskatīties to, vai man atbildēt uz to, vai man uzrakstīt tur postu tādu un to. Respektīvi, entie visādi lēmumi. Un mēs varam izlemt tā un savādāk. Mēs nepaldam vienkārši pa straumi, un nav tā, ka svētais gars visu to vada. Lielākoties uz šādu veidu lēmumus mēs izlemam paši. Mums ir prāts, un mēs paši vadām savus dzīves. Ja tas tā nebūtu, tad vēlams būtu cilvēks jau iznīcinājis. Bet cilvēks spēja pateikt nē Dievam, un viņi tikpat veiksmīgi spēja pateikt nē vēlnam. Ne jau viss stulbas domas, kas ienāk cilvēka galvā, viņš viņus arī piepilda. Nē. Viņš arī vēlnam parāda vidējo pirkstu šādi. Ne tikai Dievam. Piedodiet, es tā mazliet ironizēju. Bet, protams, ka kādas zeķes man vilk šodien melnās vai gaišās, jo es zandalas vilkšu. Es nedomāju, ka mums vajag svētā gara atklāt. Protams, ka dažreiz par to lietu var pajautāt viņam, jo šodien, teiksim, nebija paredzēts lietus, bet viņš bija. Bija pa dienas vidu. Varbūt kādam tas bija būtiski. Es biju darbā, es biju cietumā. Man uz galvas nelīja. Tā kā man tas īpaši šodien nekustināja. Bet varbūt kaut kāda situācija, ka tas kustina, un kādreiz var ienākt prātā doma, ka, paņem tu lietu sargu vai, tādu lietas jaku kaut ko tādu uz plānu. Viņi varbūt var noderēt. Protams, ka mūsu racionālais prāts var paskatīties telefonā, un tur nav nekāds lietas paredzēts, un tad pēc pumuļķībām nekāda lietas nav. Jā. Un tad, ievēlas teksīt, ka tev bija miesīgs lēmums. Jo tu taču zini labāk, ka man izsniegot telefons, tev arī visu pateicis priekšu. Tas vispār visnedien. Bet būtībā, protams, ka tādas tīri tehniskas lietas un daudz ir ļoti mazsvarīgas. Varbūt, ka mums nevajag meklēt atklāsmi, tur gavēt un tur stāvēt uz ceļiem pusstundu un domāt, ka rekliņi ar strīpiņām vai ar rūtiņām vilkt. Ja? Iespējams, ka tas nav būtiski. Bet ir kaut kādi lēmumi, kuri tomēr ir svarīgāki. Un faktiski, protams, ka mēs dienu noliekam Dievu rokās, un mēs lūdzam, kungs, dod man gudrību, vādi mani šajā dienā un attur no nepareizām lietām. Jo ir lūkšanā teikts, ka pasargā mūs no kārdinājuma, neieved mūs kārdināšanos un atbrīvo mūs no ļaunā. Bet tas ir tikai tāds lozungs, tu jau var to bišķiņi izstieptāk un saistīt arī nepareizās lietas. Bet tā ir komunikācija ar Dievu, tu viņu iesaisti savā dienā, un tu iesaisties viņa plānos. Un tas jau ir bišķiņi savādāk, un tad tu arī paļaujies uz to, ka tev katrs sīkums nav jāprasa teiksim, eņģeļu vizitāciju vai vēl kaut ko. Ja. Bet principā mūsu lēmumiem un visām darbībām ir jāizriet no viņa. Jo, ja mēs dzīvojam miesā, mēs vadamies no savu prātu. Savu gudrā, mēs esam gudri un mūsu priekšstati un kaut kas. Bet faktiski mēs pārsvarā dzīvojam no savām zināšanām, no savas pieredzes, no saviem plāniem, no saviem mērķiem, arī no savām bailēm, no kaut kādiem pagātnes iespaidiem, un arī no maldiem, ar kuri mums ir tādā vai citādā. Vienkārši mēs nezinām visas lietas. Mēs redzam kaut ko tā miglē. Tāpēc mēs cenšamies jo vairāk iesaistīt viņu, un tā ir aktīva rīcība. Un Dievs, protams, var darīt kaut ko spontānu, tu pēkšņi brauc, un varbūt tev Dievs saka, ka nevajag paklausīt veizam, bet vajag kaut kur nogriezties citur. Bet un tad tev ir izvēle, vai tomēr domāt, ka veids ir gudrāks par visiem, vai paklausīt kaut kādai tur naivai balsī sevi. Kaut kā tā. Tad mēs mācāmies staigāšanu viņā, tas nozīmē, ka mēs ejam tur, kur Jēzus iet. Un tā nav pasīva darbība. Iedomājieties, jūs un svētais gars esat partneri.
divi džeki, nu, kur staigā varbūt, nu, ne gluži varbūt roka rokā, bet, nu, var jau būt, ka jūs tādi draugi, kas staigā roku rokā. Bet jūs esat, nu, savas dienas saimnieki, partneri. Un kurš skaļāk no jums diviem visu laiku runā? Kurš kuru vada? Vai tu viņu, vai viņš tevi? Protams, ka tu viņam nesaki aizveries, es zinu labāk, jā, tu vienkārši domā tā. Tu nemaz viņam neko nesaki, tu nemaz viņam neļauj runāt. Nu, vari to darīt, es nesaku, ka tu obligāti tā dari. Un tāpēc ir tā runa, lai kļūtu jūtīgāks. Tā kā ir sapņi, kur Dievs ir tāda zīme, ka viņš komunicē ar mums, un viņš komunicē arī dienas laikā. Tāpēc ir labi, ka mēs esam jūtīgāki pret dažādām zīmēm, dažādiem impulsiem, spontānām domām, spontāniem kaut kādiem flešiem, nu, teiksim, zips, nu, kaut ko tu pēkšņi iedomājies vai vēl kaut ko. Bet ja mēs vienkārši maucam, tā pa taisno, nu tad tavs partneris, tā saka, jeli tev var paskriet līdzi, jo tu brāzies kā vējš. Un tā nav staigāšana svētajā garā. Hei, tā ir staigāšana miesā. Un tāpēc domāt, ka viss, ko es daru, viss, kas ar mani notiek, ir Dieva vadīts, ir pilnīgās muļķības. Tā tas nav. Mēs paši vadām savas dzīves. Bet Dievs, protams, var runāt spontāni, atklājās, jo viņš mūs mīl, viņš vienkārši nestāv tur no tālienes ar binoklu un nevēro, kur mēs atkal esam iekāpušies. Tātad kopīgi pavadītais laiks, un tas ir, protams, ka Dievs var runāt tramvajā un vienalga ceļot uz podi vai nezinu, esot jumta korē vai vienalga kur. Vai rokot kartupeļus, vai lasot bībeli, vislabāk, protams. Bet Dievs var runāt jebkad, bet ir, kad mēs izvēlamies laiku pavadīt kopā. Nu, teiksim, tu ar savu to tuvāko var taču atnest to, aizbrauc uz turieni, vajag nopirkt to un tu vēl kaut ko. Bet, kad tu apsēdies vienkārši un runāties par to, kas tev ir svarīgi, kā tu domā un tu uzklausi otru, tas ir pavisam cits pavadītais laiks, cita kvalitāte. Un dažreiz liekas dzirdēt Dievu, tu gribi izsist no viņa kaut kādas atbildes, bet tas tā nestrādā. Viņam ir svarīga attiecības, un mēs viņu uztveram kā tādu atbilžu. Es tā vienkārši austiņas, viņi sāk čikst, pīkstēt kaut ko. Dzirdat mani, ja? Pasakiet kaut ko kāds, vai es dzirdu arī jūs, ja nē. Nē, mikrofonu ieslēdzot tikai. Čau. Jā, es nedzirdu. Tas nozīmē, ka tomēr augstī. Sāk viena. Tad kopīgi pavadītais laiks, tas ir, ja tu apzināti esi tu un viņš. Un daudziem asociējās klusais laiks ar Dievu, tas nozīmē palasīt bībelīti un palūgties par kaut ko. Tas var to ietvert, bet īstenībā vislabāk, ka nav tā. Vienkārši es ar viņu personu. Un Dievs var, protams, norādīt, ko tev bībelē izlasīt, bet tu vienkārši ar viņu klātbūtnē. Un tas nevienmēr, ka tev kaut kādas atziņas, atklāsmes vai kaut kas tāds atnāks, vai iespējams, ka arī nē.
Bet, ja tu tā turpinās darīt, tad sāks arī nākt visādas lietas, ko acs nav redzējis un auss nav dzirdējis, un kas nav nācis neviena cilvēka sirdī. Tas ir tas, kas nāk no svētā gara. Tālāk. Nu jā, mūsu dzīve ir kā svētceļojums, ceļojums uz Dievu pilsētu. Tas ir apzināta virzīšana. Apzināti virzītas. Nav tā kā vienkārši, ka tu pēc tam atpakaļ gaitā paskaties, kā tavu dzīves gājums bijis, un tad tu, jā, reku, tu tomēr Dievs darbojas šur un tur. Nē, tas ir labi paskatīties atpakaļ un konstatēt, kas tur bijis un kā tur bijis un ko Dievs darījis. Bet mēs apzināti veidojam dzīvi uz priekšu. Nevis pasīvi tikai paskatāmies, kas jau noticis pagātnē. Ticība ir dzīve uz priekšu, nevis uz atpakaļ. Nu jā, es runāju par to, ka meklēt Dievu valstību, tad tā ir tā pārdabīgā substance viņa, tur, kur viņš ir kungs. Nu jā, tad vēl man tāds bija. Svētais gars nav mākslīgais intelekts. Jūs lietojat mākslīgo intelektu? Jums ir pietiek. Skaidrs. Pareizi. Bet, nu, ir šie rīki, kur tu vari uzdot kaut kādus jautājumus, un šis var dot tev atbildes. Un tas ir tā diezgan bīstam lietiņa, ka tu sāc viņam visu kaut ko uzdot jautājumus. Par visu kaut ko. Nu, respektīvi, tā ir pasaulīga tāda, un arī viss tas metavers ir mākslīga, radīta, informatīva tāda sistēma vai lauks, kas faktiski cenšas aizstāt garīgo valstību. Un kur tu vari saņemt atbildes, nu, pieņemsim, tu gribi braukt uz kaut kurieni. Un, protams, ka tu vari vienkārši iegooglēt un pajautāt, kā tur labāk nokļūt, un Google Maps, un kādas tur ir ievērojamākās vietas, bet tur arī var mākslīgiem intelektam pajautāt. Un viņš tev arī dos kaut kādas atbildes. Bet viņš tev arī uzdod jautājumus, tas ir interesanti. Es par kaut ko tur sāku, nu, kaut ko, es neatceros galīgi par kaut ko. Viņš, protams, tur ēdienu receptes var ieteikt tev, un vēl kaut ko. Es viņam pajautāju, kuri visveselīgākie, kuri mazāk kaitīgie cīsiņi ir. Viņš man atbildēja rakvers. Un tad viņš man, es tev pastāstīšu ēdienu receptes, un tad viņš teica, kā ļoti vienkārši ir uztaisīt tur uzvār makaronus kopā ar cīsiņiem, sieru turklāt, un tomātmēs, būs tev normāli maltīt. Es viņam saku, jā, paldies, tu tev brīnišķīgi atbildi. Es saku, nu, tu esi baigi tāds laipns, tu esi ļoti radošs, es tev pamācīšu, kā uzrakstīt dzejoli. Nu, un tāda var tajā ielipt visā un komunicēt ar mākslīgo intelektu. Dievs nav mākslīgais intelekts. Tā visbrīnišķīgā atšķirība ir to, ka viņš ir Dievs, ka viņš tiešām zina visu, un ka viņš pazīst tevi, un ka viņš mīl tevi, un ka viņš ir Dievs. Un svētais gars nav atbilžu automāts. Principā ar viņu no sākuma vajag sadraudzēties. Laikam es teicu, kā kādreiz prieka vēstīju Bībeles skolā mācīja, ka lūkšana ir sadraudzība ar Dievu un sadarbība ar Dievu. No sākuma nāk sadraudzība. Un sadraudzība nav tā, ka tu pienāc, svētais Dievs, slāva tevi, halleluja. Un tad tu uzdod kaut kādu jautājumu. Nu, tā tas nedarbojas. No sākuma vajag iedraudzēties.
un tiešām cienīt viņu un paklausīt un vispār pa solītim. Un tad viņš tev varbūt sāks arī dot kaut kādas dziļākas atbildes. Un ja tu viņu paklausīsi, tu viņu nepaklausīsi, tad pirmo, otro, trešo, cik tu reizes, un pēc tam viņš saprot, ka tu esi lohs. Nav jēga tev kaut ko dot, tu tāpat visu darš vērsā. Labi, bet Dievs ir mīlestība un viņš ļoti pacietīgs. Īpaši ar mani. Jā, un tas maksā cenu. Un kāda ir tā cena, kur es maksātu par to? Un tā ir gan disciplīna, jo tu gribi kaut ko sasniegt, tev ar to jānodarbojas. Pieņemsim, ja tu gribi, teiksim, pavirzīties sapņu tajā visā jautājuma lokā, tev ir jālūdz Dievs, jālasa grāmatas, jāklausās un tajā visā jāiet iekšā. Ja tu gribi nodzīt svaru, tad tev ar to jānodarbojas. Vienkārši ar to, ka tu palūdz Dievs, paņem visu liekās kalorijas prom un manu vielu maiņu noregulē, kā ir pareizi, varbūt, ka tas tā nedarbosies. Tā kā visas lietas, ja tu gribi iedraudzēties un staigāt ar viņu, tad tam jāpieliek stingrs pols. Ja tu gribi iemācīties spēlēt klavierus, tur daudz ir jādarbojas, lai to izdarītu. Un tā arī visās citās lietās automātiski vienkārši jānenotiek. Visi cilvēki, kur ir kalpojuši Dievam tādā ievērojamākā veidā un ir maksājuši cenu par to. Nav neviena, kas Dievs var kaut kādā ārkārtīgi atklāties un brīnumainā veidā, un Dievs arī tā var, jā, protams, un tādi piemēri ir, bet tiem cilvēkiem tik un tā pēc tam vajadzēja savu dienas kārtību krietni pamainīt.